Tuvojoties vasaras saulgriežiem, Ogres vēstures un mākslas muzejs ir parūpējies par šiem svētkiem atbilstošu izstādi Padomju Jāņi. Iešu iekšā un paskatīšos, ko šī izstāde mums piedāvā. No 2. jūnija līdz 4. jūlijam Ogres muzejā skatām izstādi Padomju Jāņi. Kā jau vēsts nosaukums, izstāde ir par padomju laiku Jāņiem, par šo svētku svinēšanas kultūru un tradīcijām. Izstādē skatāmas dažādas liecības par to, kāda cilvēks svinēja šos svētkus. Kādu alu dzēra, alus etiķetes skatāmas, kādās mucās alu lēja, slavenās Lāča pleža alus darītavas muciņas apskatāmas un dažādi suvenīri. Jāņi, kā spilgtākie latviešu tautas svētki, esot radījuši padomju varas vēlmi tos izmantot, gan izrādot Latvijas iedzīvotājiem lojalitāti, gan aizliegt pasludinot Jāņu svinēšanas tradīcijas par novecojušām un neatbilstošām. Tā galvenā atšķirība ir tā, ka mūsdienās cilvēki drīkst svinēt, kā viņi vēlās. Padomju laikos tomēr bija tā padomju laiku Jāņu svinēšanas vēsture ir tāda gana daudzkrāsaina. Sākot no agriem padomju laikiem, kuros jaunā padomju vara izrāda iedzīvotājiem lojalitāti un tos svētkus atļauj svinēt. Taču tie vairs nav tie tradicionālā Jāņi kā 20. un 30. gados. Tie ir tādi padomjiskoti Jāņi. Par to liecina tās pašas tautas dziesmas, kas daudziem šķiet komiskas par brigadieriem, kolhozniekiem un tā tālāk. Un pēc tam ir laiks, kad Jāņi tiek vispār aizliegti. Pēc tam atkal, kad 70. gados tā īsti neaizliegti, neatļauti. Līdz ar to vara tomēr diktēja, kā tos svētkus svinēt. Izstādes tapšanā varēja piedalīties arī iedzīvotāji, nesot savas mantas un daloties atmiņās par savām Jāņu svinēšanas tradīcijām. Kā stāsta muzeja speciāliste, esot bijuši arī gana daudz kuriozi stāsti. Uzreiz jau bija vairāk cilvēki, kas piedāvāja nest gumijas riepas, lai palīdzētu veidot izstādi. Jo šeit arī redzamas bildes. Mēs tās riepas laipni atteicām, ka tomēr neņemsim. Bet bildēs tas ir apskatāms, kā tradicionālās pūdeles vietā tiek celtas riepas vai arī ugunskurā dedzinātas. Izstāde tapusi sadarbībā ar Rīgas porcelāna muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Andreja Pumpura Lielvārdas muzeju, Gunāru Dzeni no Latvijas etnogrāfijas brīvdabas muzeja un mūsu novada iedzīvotājiem. Jāatgādina, ka ieeja Ogres vēstures un mākslas muzejā ir bez maksas. Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.